Manuprāt, šī ir filma pirmām kārtām par paudzi, par 40 gadniekiem, kas savā ziņā Latvijā ir visinteresantākā paudze, jo ir bijusi iespēja piedzīvot dažādus laikus. Man personīgi šī filma tiešām ir kā tāda interesanta atgriešanās savā ziņā sākuma punktā, jo es arī biju leģendāro koncertu apmeklētāju vidū. Kas man liekas pats būtiskākais filmā, ka šoreiz varbūt tā nav tik daudz nefokusējas uz laikmetu, kaut gan tas arī tur parādas, bet par cilvēku dzīvēm, par viņu cerībām, par to, kas piepildījies, par to, kas nepiepildījies, par cilvēkiem pašiem. Pirmkārt, jaunā paudze šajā filmā ienāk caur šo 40 gadnieku bērniem, tā kā nevar teikt, ka tā tur neparādās. Un īstenībā, man liekas, tā arī ir ļoti bijusi laba režisors iecer, kā caur šiem bērniem parādīt jau atskatu vai, teiksim, ieskatu mūsu laikā. Tur ir arī tādas epizodes, ko savā ziņā var salīdzināt ar leģendāro rokkoncertu, tikai citādākas jauniešu izpausmes šodien. Un īstenībā, kad tiek uzdots tas jautājums, kāpēc tas varētu būt interesants jauniešiem, es domāju, ka tas jautājums savā ziņā jau ietver atbildi, tāpēc, ka īstenībā filma vienalga ir par dzīvi, un filma ir vienalga par to, kādas ir bijušas cerības, kas ir piepildījies. Man liekas, katram jaunam cilvēkam tādā retrospekcijā ir interesanti apskatīties, ko cilvēks domā 20 gadu vecumā, ko viņš domā 30 gadu vecumā un ko viņš domā 40 gadu vecumā. Un varbūt šī ir filma iespēja jauniešiem mācīties no svešām, nevis no savējām kļūdām. Īstenībā mēs nevaram runāt par pareizu vai nepareizu dzīvi, mēs varam runāt par savu dzīvi, konkrēti šajā gadījumā par šo varoņu dzīvi. Kas man liekas pats simpātiskākais, ka viņi caur šīm filmām, viņi neslēpjas, viņi ir tādi, kā viņi ir, ar savām uzvarām, ar saviem zaudējumiem, ar veiksmi, ar neveiksmi, viss tur ir kopā. Un man liekas, ka tieši tas arī ir tas, ko šī filma parāda, ka šāda koda nav. Tas, kas pastāv, ir šī vilkme, šis prieks savu dzīvi nodzīvot. Vai tur būtu veiksmes, vai tur būtu neveiksmes, vai katrā ziņā sajust savu dzīvi kā savējo. Un tāpēc man liekas, šis jautājums, kas ir palicis jau tikai 2 vārdi vai viegli, protams, mēs varam atbildēt, nē, nav viegli, bet tā ir mūsu vienīgā dzīve. Latvija šajā filmā pati ir īstenībā kā varonis vai tēls, kas ienāk caur cilvēkiem. Īstenībā šie filmas varoņi rada šo Latvijas tēlu, vai caur viņiem šis Latvijas tēls vai tas, kas ar Latviju ir noticis, tiek izstāstīts. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs veids, ka tieši caur cilvēkiem, caur viņu konkrētām dzīvēm, caur viņu piedzīvojumiem tiek parādīts arī šis laikmeta vai konkrēti Latvijas stāsts. Un tur arī ir tieši tā pati tā sāls, ko, man liekas, viens no filmas Afganistānas varoņiem beigās saka, ja tu nevari būt veiksmīgs šeit, kāpēc tu domā, ka tu varēsi būt veiksmīgs citur? Un īstenībā pat tad, ja mēs jūtam, ka cilvēki stāsta par to, ka tā dzīve varbūt nemaz tik viegli šeit nav bijusi, tāpat kā viņu dzīve, tā arī tā viņu Latvija viņiem ir vienīgā. Un tā ir viņu dzimtene, un man liekas, ka kaut kādā tādā pastarpinātā veidā tas ļoti labi filmā parādās. Pirmkārt, man liekas, ka visas šīs 3 filmas tiešām ir unikāla lieta, jo tā tomēr ir viena konkrēta režisora, izcila režisora iecer, kuram liktenis vienkārši, Jūra Podnieka iecer, kuram liktenis vienkārši nebija ļāvis to īstenot. Un, manuprāt, mēģinājums īstenot šo ieceri, mēģinājums izsekot tām varoņu dzīvēm bez šī režisora klātbūtnes patiešām ir unikāla lieta. Tātad man liekas, ka tā filma parāda, ka māksla ir mūžīga, nekas nebeidzas ar vienu konkrētu cilvēku, konkrēto nāvi. Un caur šiem varoņiem dzīve ir parādīta, teiksim, attīstībā, un nekas nav apstājies. Tas, ja vispār var runāt par filmas mērķi vai uzdevumu, tad
manuprāt, tas ir sasniegts, jo ir pierādīts, ka viss turpinās. Ir bijis mēģinājums un ir rezultāts, kā šo cilvēku dzīves ir fiksētas, un ir fantastiska uzticēšanās īstenībā no šīs filmas varoņiem, kas gadu gaitā, ne jau 3 vai 4, bet 20 gadu laikā šim stāstam, šim garajam stāstam jau 3 sēriju garumā ir uzticējuši savu dzīvi, ne tikai savu, arī savu bērnu dzīvi. Man liekas, ka tas tiešām ir unikāls fakts. Ļoti interesanti, ka es šos filmas varoņus, šos cilvēkus, savā ziņā viņi arī man bija leģendāri, jo es jau viņus biju redzējis tikai tajā pirmajā filmā. Satikt viņus dzīvē bija vienreizēja iespēja Igoru Lingu, piemēram, intervēt. Man tas bija ļoti interesanti, intervēt viņa dēlu vai atkal šo jauno paudzi, redzēt, ka tur ir 20 gadu laikā jau izauguši vispār pilnīgi neatkarīga jauna paudze ar ļoti interesantiem spriedumiem. Redzēt gan cilvēku padošanos liktenim, gan to fantastisko optimismu, kāds ir manam filmas pašam mīļākajam varonim Dzintaram, piemēram, redzēt to, ko, piemēram, Sonita Pāvuliņa filmā pasaka. Tieši to, ka dzīve nav pasaka. Viņa pasaka, ka dzīve nav pasaka, bet ka dzīve ir skaista ar visām savām izpausmēm. Man tā bija satikšanās ne tikai ar varoņiem, ar konkrētu paudzi, bet īstenībā tāds vesels radošs piedzīvojums, izziņas piedzīvojums. Jautāt šiem cilvēkiem īstenībā to, ko es gribētu pajautāt pati sev, jo arī es piedaru pie šīs paudzes. Es radu galveno atbildi, ka tas, kas ir mūsu paaudzes, tas īstā stabilitāte un īstais prieks, ir tas, ka tu beidzot saproti, jā, varbūt daudzas cerības, kas tavā dzīvē ir bijušas, nav piepildījušās, varbūt arī nepiepildīsies, bet tu pēkšņi kaut kā ieraugi to dzīvi paši par sevi un tiešām tu viņu redzi tādu visu lielu, varenu un skaistu, un tev ir tāds brīdis refleksijai un kaut kāda apziņa, ka tu tiešām dzīvo. Tas ir tas, ko es ieguvu, iztaujājot šos filmas varoņus, redzot arī pēc tam, kā viņi ekrānā to saka. Tā ir arī mana sajūta, un īstenībā es priecājos, kad ir tā, ka viņi pateica tieši to, ko es esmu jutusi. Varbūt pat noformulēja pavisam tieši, atklāti un bez kādas slēpšanās.